Pasākums, kā jau bija plānots, izdevās, manuprāt, labs. Zirgi bija mundrā noskaņojumā no rīta, pinām, bīzes, likām zvaniņus un gatavojām ceļam. Trailerī arī iekāpa abi divi priecīgā garstāvoklī, un viņi jau, man liekas, nojauta un zināja, ka brauks pie bērniem, sagādāt bērniem prieku. Kaut kā, bet viņi to zina, ka viņi kaut kur brauks un ka būs prieki un lustas. Visi, kas ir biedrības apzinātie bērni un ģimenes, arī ieradās šajā te pasākumā. Man par to ir ļoti, ļoti liels prieks un ir nākuši klāt daudzi arī jauni. Tā kā, tas ir priecīgi un pārsteidzoši. Bija mācījušies dzejoļus un skaitīja, un visi tiešām svētkiem bija gatavojušies. Man tiešām ir ļoti liels prieks. Ir pilnīgi grūti tā, vārdos izstāstīt, cik tas ir forši un kāda laba sajūta. Skatoties, ka bērni ir priecīgi, sit plaukstas, smejās un ķer prieku no katra mirkļa, ko viņiem izdodas pabūt kopā gan ar šiem te dzīvniekiem, gan savā starpā kontaktējoties un esot kopā. Man liekas, šiem bērniem prieku sagādāt ir tieši otrādi vieglāk, tāpēc, ka viņi priecājas par jebko un par katru tādu labu lietu, labu darbu, interesantu notikumu, tā kā viņi ir priecīgi par jebko. Novada fonds, vāca naudiņu sadarbībā ar mums un mūsu 3 projektiem Nojumei, kanisterapijai un arī reiterapijai tur sadarbībā ar biedrību Ticība, cerība, mīlestība. Tā kā, bet, cik es zinu, viņi nav savākuši pilnu summu un visu to cik vajag, jo, nevar uzsākt nevienu terapiju, ja nav pilna summa. Mēs šīm te terapijām, protams, meklēsim atbalstītājus. Šobrīd ir uzrakstīti 2 projekti. Es gan pašlaik negribētu atklāt tieši uz kurien, lai izdotos. Tā kā, tā. Es ceru, ka atbalstīs un ka bērniem šīs te terapijas būs. Varbūt ne tik daudz vilšanās par sabiedrības neaktivitāti, cik par to, cik ļoti sabojāts ir tās lietas ar tieši ziedošanu un sponsoriem. Tāpēc, ka šie te cilvēki, kuri ziedo, daudzi ir vīlušies tajā, ka viņi ziedo šo naudu, bet viņi pēc tam īsti neredz, kur šī naudiņa paliek. Un mums ir atkal tā pozīcija tāda, ka viņi var atbraukt, apskatīties, mēs dodam arī atskaites. Jebkurš var paskatīties, kur tā nauda aiziet un kur viņa paliek. Tā kā tajā varbūt ir tā tieši to sponsoru vilšanās, un tāpēc ir tik kūtri šie ziedotāji.